25. nodaļā. Gods tev, Kungs! Mūsu Kungs Jēzus Kristus saka: tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas paņēmušas savus eļļas lukturus, izgāja sagaidīt līgavaini. 5 no tām bija nesaprātīgas un 5 saprātīgas. Nesaprātīgās, ņemdami savus lukturus, nepaņēma līdzi eļļu, bet saprātīgās saviem lukturiem paņēma līdzi arī eļļu traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja skaļi saucieni: redzi, līgavainis nāk, izejiet viņu sagaidīt. Tad visas 10 jaunavas uzcēlās un sagatavoja savus lukturus. Un nesaprātīgās lūdza saprātīgajiem: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet saprātīgās atbildēja: nē, tā nepietiks ne mums, ne jums. Labāk ejiet pie tirgotājiem un nopērciet sev. Kamēr viņas gāja pirkt, atnāca līgavainis, un tās, kuras bija gatavas, iegāja līdz ar viņu kāzu namā, un durvis tika aizslēgtas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunavas un sauca: Kungs, Kungs, atver mums! Bet viņš tām atbildēja: patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nec to dienu, nec stundu. Tas ir tā Kunga evaņģēlijs. Slāva tev, Kristu! Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lūgsim. Kungs, mēs pateicamies Tev, ka mēs varam dzirdēt Tavu evaņģēliju šajā mūžības svētdienā un to pārdomāt. Ļauj mums, Kungs, tuvoties Tavas mūžības apziņai, ka Tu esi ar mums un Tava žēlastība un Tava svētība ir ne tikai šajā dzīvē, bet no šīs dzīves nākamajā. Palīdz mums raudzīties uz mūžību ar paļāvību un ar cerību uz prieku Tavā valstībā. Caur Tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Tā, kā es teicu dievkalpojumu pašā sākumā, mēs atrodamies baznīcas gada noslēgumā un kaut kā varētu teikt līdzīgi, tagad mums ir vecgada diena. Mums ir vecais gads ar skatu uz jauno gadu. Baznīcas gads vienmēr ir tāda zināma nobīdi, jo baznīcas gads nav tāds gads, kā, es nezinu, ķīniešu jaunais gads, kas nesaskan ar mūsējo, kas ir kaut kāds tāds mistiskais gads, bet baznīcas gads ir tādā patiešām īstā mistiskuma izpratnē, jo īstais misticisms tā ir īsta reāla ticība uz Dievu, tā ir staigāšana ar Dievu. Un tas ir īsts misticisms. Un tas nav nekas nereāls, bet tā ir cilvēks, kurš nododās Dievam savā dzīvē. Un baznīcas gads sākas ar Kristus piedzimšanu, ar Kristus piedzimšanas gaidīšanu, ar adventu laiku. Un baznīcas gads noslēdzas ar mūžības svētdienu. Un tas ir, varētu teikt, garīgas apcerēšanas kalendārs, kurā mēs ejam cauri un galvenokārt izejam Kristus dzīvei un ar mūsu ticību saistītiem svarīgākajiem jautājumiem. Un katru gadu mēs tos izejam cauri, un tas ir domāts, lai mēs nepaliktu garīgajā seklumā, lai mēs apcerot gan, varētu teikt, tās pašas tēmas, ejam aizvien vairāk dziļumā, lai mēs nepaliekam, varētu teikt, tādos populāros priekšstatos, bet lai mēs ejam aizvien dziļāk. Un baznīcas gads ir domāts tieši tādiem cilvēkiem, kā jūs šeit esat, kas katru dienu ir aizņemti ar savām lietām, strādā darbu, rūpējās par savu ģimeni, bet arī tic Dievam. Un katru reizi, kad mēs atnākam svētdienās uz dievkalpojumu, mēs varam
iedziļināties garīgajās lietās un sekot līdzi šim baznīcas gadam. Un caur to mēs aizvien dziļāk iepazīstam to, ko Dievs mūsu labā dara, cik Dievs ir labs, kāda viņa žēlastība ir liela. Un šajā svētdienā, kad ir mūžības svētdiena, mēs noslēdzam baznīcas gadu ar skatu uz augšu. Un vecais nosaukums ir mirušo piemiņas diena, jo tas ir tas, ko mēs parasti darām šajā pēdējā svētdienā, proti lūdzam par mūsu tuviniekiem, kas ir aizsaukti mūžībā, pieminam viņus Dievu priekšā, esam paļāvībā, ka Dievs ir žēlīgs ar viņiem, ka Viņš viņus ir ņēmis savā valstībā. Bet tā ir tāda ļoti būtiska lieta, un šajā svētdienā, varētu teikt, ir vairākas tādas domas, kam mēs izejam cauri. Un pirmā doma ir tā, kas ir saistās jau ar šo mūžības tēmu, jeb ar tēmu par nāvi. Un tā saistās man ar Klāva Elsberga vārdiem no viena dzejoļa, ko viņš saka, cik smalkā diegā viss karājas, cik smalkā diegā karājas mūsu dzīve. Varētu teikt, visi mūsu dzīve ar visiem tiem smagumiem karājas tādā smalkā diegā, jebkurā brīdī viņa var pārtrūkt. Un tāpēc ir tāda zināma baža par to, es nezinu, kurā brīdī mana dzīve vai mana tuvinieku dzīve var noslēgties, jo visi mēs atrodamies Dieva rokās. Mums tikai šķiet, ka mēs tā ļoti visu turam savās rokās. Kamēr mēs tā komfortabli dzīvojam un visi esam veseli un visi kārtībā, tad liekas, viss ir tā stingri, tā ir tauva, kurā tas karājās. Bet tad, kad tu saproti, cik tas ir trausli, cik visa dzīve ir trausla, tad tu saproti, cik smalki tas viss ir. Un viss ir atkarīgs no Dieva žēlastības. Bet tad pēc tam nāk ticība, un tu saproti, kad Dievs ir labs, un Viņš tur mani, nevis es viņu. Nevis es turu Dievu, vai es esmu tas, no kā ir atkarīgs viss, bet tas ir Dievs, no kā ir atkarīga mana dzīve un es pats, cik smalkā diegā viss karājas. Un tad mēs domājam arī par to, ka mūsu dzīve reiz beigsies, un vairāk jau kā kristīgiem cilvēkiem mēs domājam par to, ka tās nemaz nav beigas, ka mūsu šīs zemes beigas nemaz nav beigas, bet ka tas patiesībā ir sākums. Un ka tas ir ceļš uz nemirstību, tas ir ceļš uz jaunu pasauli, kur svētie raksti atklāja, ka tā ir jauna debesis un jauna zeme, kur taisnība mājo. Mēs no netaisnības valstības iesim uz taisnības valstību. No valstības, kurā ir grēks un kur ir inficēta ar grēku un jaunumu, mēs iesim uz pasauli, kur tā vairs nebūs. Un mēs esam visi ceļā uz to, un mūžības svētdiena par to runā. Un tad vēl ir svarīgi tā visa priekšā mums šajā svētdienā arī pārdomāt, ka patiesībā mēs ar daudz ko noņemamies savā dzīvē. Ļoti daudz ko mēs darām. Mums vakar šeit bija pilns ar mācītājiem un draugu priekšnieku, mums bija tāda liela sapulce, un arī tur man nācās viņus uzrunāt, un arī tur liekas, ka mēs mācītāji un draugu priekšnieki tik daudz darām. Mēs esam tik ļoti aizņemti cilvēki, bet tad vienmēr ir jāpadomā, kas no tā daudzā, ko es daru, ir patiešām tas būtiskais, tas paliekošais, tas svarīgākais, ko es izdaru. Un bieži vien ir tā, ka tajā dzīvē, kuru mēs dzīvojam, mēs pārsvarā darām netik svarīgas lietas, un tās svarīgākās kaut kā paliek maz. Paliek maz laika tam pašam būtiskākajam mūsu dzīvē, un citreiz pat tam kaut kā nepaliek laika, jo mēs esam aizņemti ar daudz nesvarīgām lietām, kas ir mūžības priekšā būtībā nesvarīgas, bet šajā dzīvē viņas ir svarīgas. Ja tā padomā, mēs jau tik daudz laika tērējam uz to, lai mēs varētu nomaksāt rēķinus, lai mēs varētu visu izdarīt, lai iekļautos sabiedrībā, lai izklaidētos un tā, bet tas jau nav tas būtiskākais, vai ne? Bet tam mēs iztērējam visvairāk no savas dzīves laika. Un tad mēs varam domāt par to, kas notiek ar mūsu dvēseli, kad mēs nomirstam. Kas notiks ar manu dvēseli, kad mana miesa šeit apstāsies funkcionēt. Kas notiks un kas tad ar mani būs?
un kura daļa no manis paliks te, un kura daļa no manis dosies kaut kur tālāk. Un kā tas viss tā būs, un kā tas viss tā notiksies. Ja jūs esat bijuši klāt, kad kāds cilvēks nomirst, tad jūs esat piedzīvojuši kaut ko, kā šis brīdis notiek. Ja jūs esat bijuši klāt, kā kāds cilvēks nāk šajā pasaulē, jūs esat piedzīvojuši, kā cilvēks ieiet šajā pasaulē. Un mēs citreiz esam klāt arī pie brīžiem, kad cilvēks aiziet no šīs pasaules. Un tie ir patiesībā divi ļoti sakrāli brīži cilvēka dzīvē. Viņam ienākot un viņam aizejot. Un kad tu esi klāt, tu saproti, ka tas ir kaut kas unikāls. Un arī mēs varam domāt par to, kā jūtas mana dvēsele un pēc kā ilgojas mana dvēsele. Pēc kā patiešām mana dvēsele tik ļoti noilgojusies. Arī Bībelē tā teikts, pēc kara dvēsele man tik ļoti noilgojusies. Pēc tā kunga pagalmiem. Tas ir 84. psalms. Mateja evaņģēlijā 25. nodaļā ir šī skaistā līdzība par 10 jaunavām. Un pirmām kārtām gribētos teikt, tajā ir tik skaists poētisms. Jūs iedomājieties, 10 meitenes dodās sagaidīt līgavaini. Tas ir kaut kas tāds ļoti poētisks notikums. Ļoti jāsaka tāds ļoti priecīgs notikums. Viņas dodas tumsā sagaidīt līgavaini. Tā ir daļa no jūdu etnogrāfiskajām laulībām, kur patiešām bija tā, ka tur ir meitenes, kas sagaida līgavaini, un viņš dodas uz savu līgavas namu, viņš ir priecīgs, un tas viss notiek tādā skaistā, eiforiskā prieka sajūtā. Un šis notikums, kura mēs tā klausamies mūžības svētdienā, mēs viņu klausāmies ar tādām apokaliptiskām jausmām, bet ebrejiem tas ir tāds baigi priecīgs notikums. Tās ir kāzas, tie ir svētki. Un nevelti Jēzus min tieši šo līdzību saistībā ar mūžību. Viņš apzināti saka, mēs ejam uz prieku, mēs neejam uz sakalu, mēs neejam uz milzīgu traģēdiju. Iešana no šīs pasaules nākamajā ir ceļš uz prieku. Ieej sava kunga priekā, tur viņš saka svētajiem. Lūk, un vēl varētu teikt tā, ka arī cilvēka dvēsele ir tāda jauna. Varētu teikt, katra cilvēka dvēsele ir kā tāda meitene, kas ir ar tādām zināmām ilgām un ekspektācijām par to, ka viņu kāds mīlēs, par to, ka viņu kāds pieņems, ka viņu kāds respektēs un ka viņu gaida laime, un ka būs tas īstais cilvēks, kas viņu satiks un viņi dzīvos ilgi un laimīgi. Un tā ir tāda cerība, kas ir katra cilvēka dvēselē. Mūsu dvēsele ir tāda smalka kā tāda meitene, kas iet meklēt savu līgavaini. Un cilvēka dvēsele allaž kaut ko gaida. Un gribētos teikt, patiešām mēs meklējam, mēs gaidam uz Dievu. Un šīs dzīves laiks un īpaši jau dzīves noslēgums cilvēkam ir kā tāda mūžības gaidīšana. Kā gaidīšanas laiks. Mēs tūlīt sāksim adventu laiku, un tas būs tiešām Kristus nākšanas gaidīšanas laiks. Lūk, un šīs jaunavas ir cilvēku dvēseles, kas iziet naktī ar lukturiem rokās, un ko tas varētu nozīmēt? Mēs pirmām kārtām, ka dzīve, kurā mēs dzīvojam, ir dzīve, kurā mēs dzīvojam tādu neziņas pilnu dzīvi. Šī pasaule ir tāda dzīvošana naktī. Mēs kaut ko nesaredzam, mēs kaut ko nesaprotam. Mēs nespējam saskatīt skaidri lietas. Pasaulē trūkst patiesās gaismas. Un īpaši šajā laikā mēs aizvien skaudrāk varam piedzīvot, cik daudz šī pasaule ir pilna ar neīstumu, ar viltus ziņām un ar dažādiem, varētu teikt, māņu ceļiem, un ka tikai pie Kristus turoties mēs varam patiešām iet to īsto ceļu. Un mēs esam kā šīs jaunavas, kas gaida uz līgavaini. Kas tad ir šis līgavainis, pēc kura mēs gaidām? Kas ir mūsu šis līgavainis? Un to jau ir viegli atbildēt, vai ne? Tas ir Jēzus Kristus. Tas ir mūsu līgavainis. Bet galvenais ir tas, ka vīriešiem jau ir tā grūtāk. Jums, sievietēm, ir vienkārši tas ir tā.
Bet mums, kā tad man var būt Jēzus vēl kā līgavainis? Bet tas svarīgākais ir tas, ka mēs visi, mūsu dvēseles, Kristus baznīca ir līgava. Un Kristus ir baznīcas, jeb draudzes līgavainis. Viņš ir tas, kurā draudze atrod savu patvērumu. Viņš ir mūsu vadonis, mūsu vadītājs, mūsu skolotājs, mūsu aizstāvis, mūsu drošības devējs. Tas, kuram mēs sekojot, aiziesim uz īsto ceļu. Tas, kurš zina, kā iet, uz kurieni jāiet. Ar viņu kopā mēs sasniegsim mērķi. Un tas jau vīrietim ir skaidrāk saprotams. Kas tad ir Kristus kā līgavainis, kā līderis? Viņš ir mūsu līderis. Viņš iet mums pa priekšu. Un jā, patiešām mēs dzīvojam pasaulē, kas gaida viņu jau vairāk kā 2000 gadus. Mēs gaidām viņu. Mēs esam šajā ceļā uz jauno pasauli. Mēs, īpaši tie, kas esam ticīgi, mēs esam izgājuši no savas dzīves, no tā, ko esam uzskatījuši par savējo, un esam sākuši sekot viņam. Mēs esam kā viņa sekotāji, kā šīs meitenes, kas iziet viņu gaidīt. Un varētu pat teikt tā, kā daudzi kulturologi saka, ka kristīgā pasaule ir nogurusi. Un tā arī šīs 10 jaunavas, viņas visas aizmieg gaidīdamas. Viņas aizmieg, tāpēc, ka ir nogurušas un apkārt ir nakts. Bet pienāk brīdis, kad viņas visas mostās augšā. Bet šīs gaidīšanas tā atslēga ir tā, ka viņu lukturi deg, ka viņu sirds deg. Un tā degšana tam ir īpašs simbols šajā skaistajā Jēzus līdzībā. Ka lai gan arī mēs esam diezgan noguruši, ka mūsu kultūra, kristīgā kultūra ir nogurusi, tomēr tik svarīgi, ka šajā noguruma pilnajā laikā mūsu sirds paliek ticībā degoša uz Kristu. Un pat ja teiksim, daudz kas šķiet šajā pasaulē visu laiku griežās ap vienu un to pašu, tad tomēr mūsu ticība, ja viņa ir degoša, tad tu nekad nenogursi, tu nekad nepazaudēsies, jo tava sirds ir degoša. Un tāpēc arī Jēzus šeit runā par divām grupām, par saprātīgajiem gaidītājiem un nesaprātīgajiem gaidītājiem. Vai var būt vispār tāda nesaprātīga Jēzus gaidīšana? Varētu teikt, tā ir tukša gaidīšana. Un kas ir tukša gaidīšana? Piemēram, ka cilvēks vairs netic tam, ka viņš nāks, ka viņš jau ir gaidījis, un vairs netic tam, ka tur kāds vairs nāks. Vai arī, kad nav prieka par viņa gaidīšanu, ka tev kāds ir teicis, ka ir jāgaida, un tu gaidi tāpēc, ka visi pārējie gaida, bet tu nezini, kāpēc tā visa darīšana ir. Tu esi tajā visā iekšā, tu tam tajā piedalējies, tāpēc, ka tā jau visi dara. Tu spēlē pēc noteikumiem, bet tu īsti nezini, kāpēc tas ir. Tev tas varbūt nemaz nav daļa no tavas sirds. Tā ir darījuši tavi vecāki, tā dara tava sieva, tā dara tavs vīrs, bet tu pats tā īsti neesi tajā iekšā. Un tā varētu teikt ir daļa no tā, ko mēs saprotam gaidīšana, bet kurā nav līdzi šī saprāta, saprašanas. Bet tad vēl arī tas, ka tu esi noguris no gaidīšanas, ka tu esi pazaudējis gaidīšanas prieku. Bet varbūt arī tā, kad ir šis gaidīšanas prieks. Tā kā šīs līgavas māsas gaida līgavaini. Vai mums Eiropas laulību tradīcijās ir drīzāk jau kā līgavainis, kas te baznīcā, mums nesen bija viens laulības baznīcā, kā līgavainis, kurš šeit stāv pie altāra un zina, ka līgava tur ir, un viņš gaida uz viņu. Un tā ir priecīga gaidīšana, jo tūlīt būs kāzas, līgava nāk iekšā. Un mēs pārliekam otrādi šo jūdu tradīciju, tur ir šis gaidīšanas prieks. Mēs ar prieku gaidām mūsu kungu un pestītāju, jo viņš nāk, es zinu, viņš ir tepat durvju priekšā. Un visi jau viesi ir sanākuši. Un visi priekā šeit stāv un gaida, kad viņš ienāks. Tā kristīgā baznīca gaida Kristu. Tā mēs, viņa bērni, viņa mācekļi, gaidām mūsu pestītāju otro atnākšanu. Cilvēki gaida šo atnākšanu ar bailēm.
Kāpēc? Tāpēc, kad Bībele māca par to, ka šī atnākšana būs saistīta gan ar kariem, ar zemestrīcēm, ar dažādām kolīzijām, revolūcijām un bēdām, ar to, ka pasaules stiprumi sakustēsies un saule nedos savu spēku, kā vēl kur ir teikts. Un no tā jau ir lielākās bailes. Bet būtībā jau mēs gaidām mūsu atpestīšanu. Mēs gaidām. Un tas ir šis gaidīšanas mērķis, gaidot līgavaini ar degošām eļļas lampām rokās un kopā ieiet Dieva valstībā, tur, kur ir laime. Mēs vēlamies nodzīvot dzīvi kā tie, par kuriem Kristus sacītu: labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām, ieej sava kunga priekā. Un tas ir minēts Mateja evaņģēlijā 25. nodaļā drusku tālāk aiz šīs līdzības. Saprātīgais gaidītājs glabā degošu gaismetli. Un šīs degošais gaismetlis ir tas, par ko Kristus saka Jāņa evaņģēlijā 15. nodaļā, kurā viņš runā par to, ka viņš ir vīna koks un mēs esam viņa zari. Un viņš saka: palieciet manā mīlestībā. Un šis gaismetlis būtībā ir šī degošā mīlestība, kristieša degošā sirds, kura deg mīlestībā uz Dievu un uz savu tuvāko. Un tā ir degoša sirds. Tas ir kā Mūzes stāvēja pie degošā ēkšķu krūma, kurš dega un nesadega. Un Dievs teica: tu stāv uz svētas zemes. Bet cilvēka sirds ir šis degošais ēkšķu krūms, kurš deg mīlestībā, un viņš nekad nesadeg. Un tas līdzīgi kā cilvēki var darīt kaut kādus lielus darbus, būt tur mācītāji, draugu priekšnieki, darīt labas, brīnišķīgas lietas, bet ja tur apakšā nav tāda sirsnīga dedzība uz Dievu, tad ir risks sadegt, tad ir risks pārdegt, tad ir risks zaudēt, tad ir risks, ka tas viss, kā parasti tautā saka, apriebjās. Ka tev tas viss liekas pārāk, es vairs to negribu, nevaru. Bet ja tava sirds deg, tu to dari nevis tāpēc, lai sevi apliecinātu, bet dari tāpēc, ka tu kalpo ar to no sirds tam kungam. Saprātīgais gaidītājs Dievu vērtējumā varbūt ir tāds, kurš apzinās, ka viņam nepieciešams resurss, ka dzīve nav viegla, ka es esmu grēcīgs, un man pietrūks dedzības, man pietrūks degšanas par Dieva lietām. Ja Dievs par mani negādā, tad es atzīstu, jo es varbūt esmu tikai cilvēks, un Dievs manī ielej resursu un mīlestību. Un tā ir šīs līdzības, šī jēga, ka mēs esam šajā skatā uz Dievu un raugāmies uz viņu, kas nāk un klauvē pie mums. Un arī tad, kad mēs raugāmies uz mūsu tuviniekiem, kas ir aizsaukti jau Dievu priekšā, mēs raugāmies uz viņiem caur Dieva mīlestību. Mēs raugāmies uz viņiem caur to, kā Dievs ir mīlējis viņus viņu dzīves laikā. Un kad mēs aizlūdzam par viņiem, mēs lūdzam par viņiem caur šo Dieva mīlestības prizmu, caur to, kā Kristus par viņiem ir apžēlojies, kā Kristus par viņiem ir atdevis savu dzīvību, kā Kristus viņiem ir dāvājis nemirstību, un viņi atrodas tur, kur Dievs ir viņiem nolicis un devis viņiem savu vietu tajā valstībā. Mēs ieliekam viņus Dieva rokās un lūdzot Dievu arī paši jūtamies vai paši piedzīvojam stiprinājumu no Dieva, ka mani tuvinieki ir tur, kur viņiem ir vislabāk, kur Dievs viņiem to ir vēlējis, Jēzus Kristus nopelna dēļ. Un cik svarīgi ir, ka mēs esam starp tām jaunavām, kuras bija saprātīgas, kuras sagaidīja, kuras izturēja līdz galam, kuras nepadevās, kuras palika ar Dievu, kuras paliek mīlestībā, kuras paliek vērstas Dieva virzienā, mūsu dvēseles, kas vērstas un degošas, kā ēkšķu krūmi, kas deg un nesadeg. Āmen.